Treniņā dominēs darbs un vingrojumi ar ārējiem svariem, hanteles, svaru stieņi, svaru bumbas, pildbumbas. Un šis būs tāds klasisks zāles funkcionālais treniņš, gan dalījums pa muskuļu grupām, gan arī dalījums pēc vingrojumu sarežģītības, vingrojuma ietekmes, conditioning, tāds vistiešākais tulkojums kondīcija. Kādā kondīcijā mēs esam, kāda trenētība. Ja? Un pie jau tehnikas apmācības, kad ir skaidrs, kā ir jāsaslēdz savs ķermenis, tad intensitāte tiek panākta palielinot svarus. Un ārējie svari, tas ir viens no arī veidiem, kā savu ķermeņa muskulīti trenēt. Jā, lai būtu vesela kaula, veselas locītavas. Jā, šī ir tā vieta, tas treniņš, kur kaut ko pacelāt.